Ēnu diena Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ir noslēgusies. Jaunieši ar aizrautību izmantoja iespēju ielūkoties medicīnas profesiju ikdienā, lai saprastu, vai tas ir ceļš, ko viņi vēlas turpināt. Šogad Ēnu dienā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā viesojās rekordliels dalībnieku skaits – 79 skolēni. No tiem 55 jaunieši pieredzi guva Ventspils slimnīcā. Lielākā daļa no viņiem savu nākotni vēlas saistīt tieši ar medicīnas nozari. Ēnu dienā jauniešiem bija iespēja ne tikai vērot, bet arī praktiski iesaistīties, sākot no laboratorijas darbiem un beidzot ar speciālistu ikdienas iepazīšanu. Mēs paņemsim asins no vēnes viņam, un viņi pati patestēja savu asinis. Uztaisīsim viņam pilnu asins analīzi, eritrocīti, leikocīti, hemoglobīns, un viņi pati uztaisīt sevi asins grupu. Es domāju, ka viss bija interesanti. Un parunājam pavisam kopējas tavu biomedicīnas laboranta profesiju. Ventspils slimnīcā viesojās jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Ēnoja skolēni ne tikai no Kurzemes, bet arī no Rīgas, Tukuma un pat Daugavpils. Daļai šī diena kļuvusi par apstiprinājumu jau izvēlētajam ceļam, citiem par jaunu iespēju apsvērt medicīnas nozari. Es no savas puses viņām pastāstīju to, kāds ir ārsta attīstības, izglītības tas ceļš, kāds ir medicīniskās māsas, kāds ir varbūt ārsta palīga ceļš un darba iespējas Latvijā un Ventspils pilsētā un novadā. Ārsts patologs Juris Āboliņš vērtē, ka Ēnu diena aizritējusi ļoti veiksmīgi. Ārsta ēnas ieguva priekšstatu par darba ikdienu un veiksmīgi veisa uzticētos pienākumus. Ēnām bija iespēja redzēt profesiju no dažādiem aspektiem, un skolēnu čaklums un drosme bija acīm redzama. Ēnu diena arī palīdzēja nedaudz mainīt priekšstatus par patologa darbu. Lielākoties tas saistīts ar medicīnisko darbu ar dzīviem pacientiem un dažādiem veselības procesiem. Šādas tikšanās ir ieguldījums nākotnē, jo tieši šodienas ēnotāji var kļūt par rītdienas mediķiem. Profesija vienmēr būs pieprasīta, vienmēr viņa būs vajadzīga un vienmēr viņa būs novērtēta gan no sabiedrības viedokļa, gan no ģimenes viedokļa, gan no materiālā viedokļa. Slimnīca pateicas skolēniem par dalību un aktīvo iesaisti, skolotājiem, kuri sagatavo mērķtiecīgus, zinošus un zinātkārus jauniešus, kā arī slimnīcas speciālistiem, kuri bija gatavi veltīt laiku, lai iepazīstinātu ar savu profesiju. Esat laipni aicināti tie, kas nav pēdējo gadu nākt, varbūt arī nākošu gadu, kādu citu specialitāti izvēlēties, kādu citu ārstu izvēlēties, lai izvēlotos savu profesiju un to saucamo dzīves ceļu, jūs izvēlētos darīt to, kas jums tiešām patīk. Un iespējams tieši viena diena slimnīcā ir tas brīdis, kad top skaidrs. Nākotnes profesija vairs nav tikai sapnis, bet reāls mērķis.